Jā, un es gribēju iedot tādu nelielu kopsavilkumu tam, ko jūs šodien dzirdējāt. Un jūs, tie, kas varbūt nav pirmo reizi, jūs esat pamanījuši, ka mēs daudz stāstam par tādu zināšanu pārvaldību. Protams, ir vienmēr tur tāda tēma, kā kaut kādas tehniskas tēmas, kā piemēram šodien tie datu katalogi. Ja? Un datu katalogi, tas ir, varbūt izklausās tiem, kas pirmo reizi dzird kaut kas tāds, datu katalogi, kaut kādi saraksti, bet patiesībā tā ir tāda ļoti loģiska lieta priekš datiem, tā ir diezgan sena, tas nav tur kaut kāds jaunums absolūts, un ja, piemēram, salīdzina datu katalogu ar tādu ikdienas dzīvi, piemēram, ar grāmatām, tad pirmajos gadsimtos, mūsu 2000 gadu pirmajos gadsimtos, kad pārgāja no ruļļiem, pierakstot zināšanas uz lapām, ja, uz grāmatu kodeksiem, tad superinovācija bija satura rādītājs. Un tāpēc tas veicināja pārēju uz grāmatām, kas ir lapušu bāzētas, ja, no ruļļiem. Jo visi teica, ruļļi ir ērtāki. Paskaties, kā viņš rullējās forši. Ja, tur jāsčirsta. Un tieši satura rādītāja parādīšanās bija superinovācija. Un es varētu salīdzināt datu katalogus kā ar satura rādītāju visiem mūsu datiem, ja, kur es varu ieiet ātri, atrast man vajadzīgos datus un izmantot, saprast, kas viņus pārvalda, kur tos var atrast un tā tālāk. Bet, protams, jums arī vajadzēja būt tādam iekšējiem jautājumam, jo es ceru, kur datu katalogi, kur viņi ieņem to lomu mūsdienās, kur visur ir mākslīgais intelekts. Ja? Ja tas mākslīgais intelekts visur, tad kādi datu katalogi? Un patiesībā tie datu katalogi, un kāpēc mēs tieši arī pievērsām tām īpašu uzmanību, jo tā nākotnē efektīvā mākslīgā intelekta izmantošanā, ko mēs redzam, būs saistīta un ir saistīta ar zināšanu grafiem. Jā, un viens no tādiem populārākiem veidiem, ko iespējams arī jūs ikdienā lietojat, ir Microsoft Grafs. Jā, jau ir, respektīvi, ja jūs izmantojat Microsoft 365 Copilotu, un jūs jautājat, piemēram, kaut ko. Viena lieta, kad jūs sakat Wordā, uzģenerē man tādu tekstiņu, viņš uzģenerē jūs, jā, super, ja? Vai uztaisi man slaidiņus, ja? Viņš var veselu prezentāciju uztaisīt. Nevienmēr viņi būs tādi lietojami, bet ok, ja? Kā triks ļoti labi. Bet vissvarīgākā funkcija ir tas, ka Microsoftam aizmugurē Office'am ir tāds Microsoft Grafs, kur ir, piemēram, darbinieks, cilvēks, e-pasti, kalendārs, klients, un visi šie dati ir savienoti tādā kopējā grafā, un tad, kad jūs uzdodat jautājumu, piemēram, kas ir svarīgākie mani pēdējie e-pasti, uz kuriem atbildēt, tad Microsoft iet tajā grafā, sasien visu kopā, izvelk un saka, kur atbild uz šiem, jo kur tika pielikts tāds dokuments, un tā iedod mums to kopējo kontekstu. Un tas, ko mums vajadzēs visām organizācijām nākotnē, lai izmantotu to saucamos mākslīgā intelekta aģentus, mums būs jābūvē un jāpaplašina tādi zināšanu grafi, un patiesībā datu katalogi ir starpsolis uz tiem grafiem, jā, jo mēs nevaram uzreiz visu izdomāt. Datu katalogs ir, es teiktu, tāds arī priekšnoteikums, lai mēs varētu efektīvi uzbūvēt tādus produktīvus mākslīgā intelekta aģentus. Jā, tāds kopsavilkums. Paldies, ka jūs šodien atnācāt, paldies par izturību, un tad Viktor vēl pāris noslēgumā. Jā, es gribu tikai teikt, paldies, ka atnācāt. Es ceru, ka kaut kas bija noderīgs un interesants jums, jā. Mēs atstāsim informāciju elektroniski par anketām, kuras lūdzu aizpildīt, lai mēs zinātu, kuras tēmas mums likas aktuālas, kuras tēmas varbūt jūs gribat, lai mēs nākamajai Emergent tehnoloģija rītā pastāstām. Un ja mēs, ka Emergent varam ar kaut ko palīdzēt, tad arī droši anketu atzīmēt, mēs varam ar jums sazināties un padomāt, kā mēs jums varam palīdzēt, nezinu, ar dizainu, ar datu katalogiem, ar padomu varbūt. Un šobrīd es aicinu jūs izbaudīt vieglas pusdienās un parunāt savās starpā. Sakiet, prezentācijas nebūs pieejams? Būs pieejams prezentācijas, mēs izsūtīsim uz tiem e-pastiem, kuri bija reģistrēti. Es saprotu, īpaši mūsu tāda spēja ir Apple rozā krāsā nobrēkt. Tas ir mūsu pirmas zīme. Un mums iedeva brīdiem, ka mēs tā izpaldamies. Jums patika, ja? Mums vēl ir rozā krāsa, nāciet, mēs nokrāsāsim. Es par to rozā krāsu tā, labi.